Sveiki! Es tā kā esmu viens no tiem retajiem latviešiem, kurš ir dabūjis YouTube partneru programmu. Es gribēju pastāstīt, kā tas ir iespējams. Pirmkārt, pastāstīšu, kas vispār ir YouTube partneru programma. YouTube partneru programma, es tikko šo profilu reģistrēju, un es gribēju pastāstīt, kā var dabūt YouTube partneru programmu. Un YouTube partneru programma ir iespēja pelnīt ar reklāmām. Piemēram, ļoti daudz populāri, piemēram, tieši šādu veidu video, kur kaut ko māca, un tad jūs redzat, ka uz video rādās reklāmas, šeit reklāmas vai kaut kur citur reklāmas. Šim konkrētam profilam nav partneru programma, bet ir daudzi, kuriem reklāmas rādās un saunos reklāmas rādās. Un tā lieta ir tāda, ka, piemēram, ja jums patīk montēt un veidot video vai visādas interesantas humoriskas lietas taisīt, jūs varat iegūt YouTube partneru programmu un šādu naudu pelnīt, lai varbūt pat iztiku sev nopelnīt un tādu. Ir ļoti daudz cilvēku, kas miljonus pelna ar šādām lietām, tieši veidojot video, bet tur visa auditorija pamatā, cik liela auditorija jūs uzrunājat. Un kā dabūt partneru programmu? Pirmais ir partneru programmu nevar dabūt Latvijā, un daudzās citās Eiropas valstīs arī nevar, bet dažās Eiropas valstīs var dabūt. Jums ir jāreģistrējās. Jāiet YouTube'ā, jāreģistrējās un jāizpilda forma, bet šis ir jādara kādam, kas ir Anglijā. Anglijā, Briselē, Vācijā droši vien arī tur jāpastāsta, kurās valstīs var. Teiksim, Anglijā, jo Anglija vispopulārākā ir. Kādam, kurš ir Anglijā, tam ir jāizpilda visu informāciju un jāreģistrējās. Tālāk, kad tiksiet līdz ielogosieties iekšā, un aiziesiet uz, jums jāizveido channels, ir My Channel, kanāls, un jāizveido kanāls, jums būs kanāla settings, tur nekas sarežģīts, vienkārši jāizvēlās vārds, uzvārds, un tam līdzīgi. Tad jums jāiet ir uz settings, ne tur aizgāju, uz YouTube settings, un tad jums tikai kā profils būs reģistrēts ārzemēs, jums parādīsies channel settings, un jums vajag likt monetization, un jums parādīsies monetize my profile, uzspēziet to, izlasīsiet noteikumus un būs ok. Mūsu accounts ir apstiprināts, tam monetization, es nezinu, ko tas īsti nozīmē, monetizēt, tipa monētas, lai nāk klāt, add defaults, vienalga. Un tagad mans kanāls ir apstiprināts tam, lai es varētu pelnīt ar reklāmām. Vienīgā problēma ir pārsvarā tāda, ka, piemēram, ja jums profils ir reģistrēts ārzemēs, jums YouTube sūtīs naudu uz ārzemju adresi, ko jūs reģistrējāt, vai ja jūs sakrāsiet naudu, ko jūs reģistrējat. Tāpēc es iesaku apvienot viņu ar AdSense account. Es īsti neatceros, kur viņš te bija. Bet tā, es atradīšu, tad es uzspēdīšu video turpinājumu. Ok, uzspēdīšu how will I get paid? Payments are managed through your Google AdSense account. You must associate an AdSense account to your YouTube account in order to be paid. Tas ir Google accounts, AdSense accounts ir vieta, kur tev izmaksā naudu par reklāmām un tam līdzīgi. Man ir Google AdSense accounts jau 3 gadus, un es viņu izveidoju, jo es gribēju pelnīt ar reklāmām internetā, mājaslapās. Jums šito nevajag redzēt tagad, tas viss, kas te ir, bet kaut kur vidēji izmet man ārā. Jums jāreģistrējās ir AdSense accountā un jāizved AdSense account. To var izdarīt. Šeit. Un reģistrēties tūlīt. Es izmantoju savu veco, kas man ir, bet
jūs izveidot jaunu AdSense accountu, un AdSense account ir iespēja pelnīt reklāmām internetā, un jums sūtīs čekus, bet ar AdSense account ir tā, ka jums vajag auditoriju, piemēram, viņš diezgan laikietilpīgs tas process ir. Pirmkārt, jums būs jāsakrāja pirmie 70 eiro. Tagad, kā jūs sakrāsiet 70 eiro, parādīsies iespēja saņemt čeku. Tad viņi aizsūtīs jums testa čeku uz mājām, un jums būs iekšā tur parole. Tā parole būs jāapstiprina, atkal Google tajā tur, it kā, lai jūs adresi pareizi. Tad, kad jūs to apstiprināsiet, Google atsūtīs, pirmkārt, tā testa vēstule nāks vēl vienu mēnesi klāt. Teiksim, ja jūs ar to nenodarbojaties, jums 70 eiro krāsies varbūt 2 mēnešus. Ja jums jau nav auditorija lielas, kur jūs darbosieties. Nākošais, ka jums čeks atnāks, viņš mēnesis nāks, jums atnāks tas testa čeks. Jums ievadīsiet to paroli, un tad viņi teiks, ok, labi, mēs jums tagad aizsūtīsim pirmos jūsu pelnījumus, ko jūs nopelnījāt pirmajā mēnesī. Tie būs varbūt 40 eiro. Viņi atsūtīs jums tos 40 vai 70 eiro, cik jums būs sakrājušies. Tas čeks nāks mēnesi tikai uz tavu pastadresi. Tagad tev atnāks uz pastadresi čeks, tu aizies uz banku, bankā iedos, viņi to pārskaitīs naudas kontu, tā kā apstiprinās. No brīža, kad nodos čeku bankā, līdz brīdim, kad tu saņems naudu kontā, paies vēl viens mēnesis. Sanāk, ka 5 mēneši būs vajadzīgi tikai, lai tu saņemtu vispār pirmo čeku, kas varbūt pat būs 40 vai 30 eiro. Un, ja vērā, viņi nesūtīs čeku, kas ir zem 70 eiro. Tad jums būs 40 eiro, un nākošajā mēnesī 30, un tad trešajā mēnesī viņi izmaksās pa abiem mēnešiem kopā, plus vēl mēnesis nāks, un vēl mēnesis pārskatīs naudu. Un tagad tas laikietilpīgi ir. Un tad apmēram, cik daudz var nopelnīt ar YouTube video. Tad pastīsimies. Reku, piemēram, šitas viss ir no YouTube partneru programmas. Kāds cilvēks uztaisījis, kā var to tur. Un tad vienkārši te var pastīties. Bet, piemēram, reku. Ok, tad nav vara reklāmas, bet te parasti rādās reklāma, un te parasti rādās reklāma. Un tas nav tā, ka YouTube tev maksā par 100 skatījumiem 1 centīm vai par 1000 skatījumiem 1 dolāru. Viņi maksā par to, cik cilvēku uzspiež uz reklāmām, bet viņi to mājaslapā laikam nav rakstījuši, es vienkārši pēc AdSense zinu. Un, piemēram, ja jums ir 1000 skatījumi, jums uzspiež viens cilvēks uz reklāmu, jūs nopelnīsiet varbūt 1 centīmu, ja tas ir latviešu video. Tāpēc jāstāsta, kāds reklāmas jums rādās. Ja jums rādās reklāmas, pa kurām daudz firmas maksā naudu, liela konkurence, teiksim, apdrošināšana, juristi, viesnīcas un tam līdzīgi, pa ko ir tāds reklāmas, pa ko ir liela konkurence, tā jūs pelnīsiet vairāk, tikpat labi jūs pa vienu klikšķi dabūsiet 3 eiro. Piemēram, ja pats Norvēģis uzspētīs Norvēģijā, jūs dabūsiet 3, varbūt 10 eiro. Mans rekords pagaidām ir kaut kāds 7 eiro pa vienu to, kas uz reklāmu uzspiež. Piemēram, Latvijā ļoti maz maksā par reklāmām, jūs varbūt dabūsiet 1 centīmu, un rēķini tas ir 700 reizes mazāk nekā citā valstī uz reklāmām jums spiežat. Un tāpēc ļoti svarīgi arī kādā valodā jūs taisiet virsrakstus un vispārējo, un, teiksim, kāds vispār jūs virsrakstus taisiet, viķikiem. Un tad vislabāk es ieteiktu taisīt, teiksim, ja jūs gribat tā naudu pelnīt, jūs taisiet kaut kādus video, kur ir oriģināli un kur ir pamācoši video. Ja, piemēram, angļu valodu kursi, ja jūs mācīsiet, kā runāt tur angliski, un kāds anglis meklēs video, kā mācīties latviski, viņam uzreiz piedāvās kaut kādu valodas skolas kursus, kur, teiksim, biznesa ļoti stabils un naudu grib pelnīt, un tad, teiksim, viņi maksās varbūt 30 centīmus par klikšķi. Jūs dabūnēt 100 klikšķu dienā, tie ir 3 eiro, 30 lati. Un tā, un tad, teiksim, tas vispārējais sarīgi. Un tad nākošais ir, jūs vienkārši, kad būs AdSense account ielgojasies, jums rādīs, cik jūs esat nopelnījuši no attālinātiem hostiem, teiksim, no YouTube un visiem pārējiem. Un tad vienkārši jūs tur krāsiet naudu un pelnīsiet, un tā ir apmēram viss. Protams, es žēl, ka neprādīju daudz detalizētāk, kā to visu izdarīt, bet tur nekā sarežģīt nav. Paldies!